Īsi pirms tā mirkļa, kad valdība skatījās izmaiņas transporta līdzekļu vadītāju tiesību iegūšanas kvalifikācijas izmaiņas, sacēlās diezgan tāda pamatīga šūma. Bet, cik es saprotu, situācija ir nomierinājusies, valdība savu spriedumu ir izteikusi. Jā, valdība burtiski pat kā ir pieņēmusi grozījumus vadītāju apmācības noteikumos, un šie noteikumi no šī gada 1. novembra tad arī stājās spēkā. Kādas ir izmaiņas, kas saka 1, 2, 3? Jāsaka, ka tas izmaiņas priekš cilvēkiem un tiem, kas grasās mācīties, iegūt vadītāju apliecību, nemaz tik ļoti būtiskas un kardinālas nav. Ja mēs runājam par teorētisko apmācību, tad teorētiskā apmācība garums nav pagarinājies. Arī ilgums šai teorētiskajai apmācībai nav pagarinājies, kas ir paredzēts no šī 1. novembra, ka būs jābūt apmācībām iekšā jaunām tēmām. Kā piemērs var minēt bīstamības paredzēšanu, risku prognozēšanu, un autoskolās tad būs jāapskata šādi patiesībā satiksmes drošībai ļoti būtiski jautājumi. Vēl, ja mēs runājam par teorētisko apmācību, tad teorētiskā apmācībā tiek ieviesta tā saucamā modulārā apmācības sistēma. Tas nozīmē, ka šī apmācība ir sadalīta moduļos pa 5 stundām. Cilvēkiem būs ērtāk, teiksim tā, plānot savu apmācības laiku, plānot savu apmācības organizēšanu. Ja mums pašlaik tā situācija ir sekojoša, ka apmācības programma ir no A līdz Z, un principā nav nekādu mehānismu, kā apmeklēt tās nodarbības, tās tēmas, kas ir kaut kāda iemesla pēc izlaistas. Cilvēkiem ir savi iemesli, protams, vai slimība, vai komandējums, vai kaut kāda cita iemesla, kāpēc nevar aiziet uz autoskolas nodarbībām. Šajā jaunajā sistēmā, kur ir moduļi, tātad, ja šis modulis nav apmeklēts, šo moduli varēs noklausīties, piemēram, ar citu apmācības grupu. Ja liela satraukuma daļa sastādīja arī to, ka palielinās apmācībā braukšanas stundu. Jāsaka gan, ka tādus, teiksim tā, iebildumus vai tas satraukums šo noteikumu apspriešanas un apstiprināšanas laikā nav nācis no tiem, kas grasās mācīties autoskolās. Galvenokārt šie satraukumi ir nākuši no pašām autoskolām. Ja mēs runājam par braukšanas apmācību, tad tiek palielināts minimālais braukšanas nodarbības skaits. Ja, piemēram, runājot par kategoriju B, ja pašlaik šis minimālais skaits ir 14 stundas, tad nākotnē šis minimālais stundu skaits būs 20. Bet, ko es gribētu uzreiz minēt, ka jebkurā gadījumā pēc mūsu, teiksim, veiktajām aptaujām jau pašlaik absolūti lielākā daļa cilvēku brauc vairāk nekā minimums. Pēc mūsu aplēsēm tās ir apmēram 35 līdz 40 braukšanas stundas, ko cilvēki pavada autoskolā, tātad mācoties ar instruktoru. Bet, protams, gribu izmantot šo izdevību un lai arī, teiksim tā, ietaupītu naudu cilvēkiem un pareklamēt šo individuālās apmācības variantu. Tātad, ja jums ir, kā saka, vai radi, vai draugi, vai paziņas, kuriem ir autovadītāja tiesības, vismaz 3 gadu stāžu, un ja viņi ir gatavi pamācīt šos cilvēkus, tad šo izdevību noteikti iespēja vajag izmantot. Vēl, kas ir diezgan būtiska izmaiņa, gan priekš autoskolām, gan mēs domājam, ka noteikti arī apmācāmajiem būs labāk. Pēc šīm izmaiņām ir tas, ka visi finansu norēķini tomēr ir jāveic caur autoskolu. Pašlaik tā situācija ir tāda, ka daļa maksājuma, kas ir pārsvarā teorētiskā apmācība, tiek veikta autoskolā, bet par braukšanas nodarbībām cilvēks norēķinās konkrēti ar savu instruktoru, un tas notiek skaidrā naudā. Mums ļoti daudz ir tādas sūdzības un informācijas, ka netiek izsniegt šie maksājumi apliecinošie dokumenti, un ir pamats domāt, ka šeit notiek diezgan liela krāpniecība patiesībā ar nodokļu nomaksu un ar tādu pelēkās naudas apriti.